Halleluja. Slavu Dievam. Prieks tev redzēt šodien šeit. Dievs ir labs. Amen. Ļoti labs. Un paldies viņam par šo iespēju, ka mēs varam sanākt kopā, būt kopā. Un tas kungs jau man kādu ilgāku laiku atpakaļ ielika sirdī par pielūgsmes vakariem. Un pagāja vēl kāds laiks, un es vienkārši skatījos uz reāliem apstākļiem, un domāju, mums pašiem draudzē nav dzīves slavēšana pagaidām. Un man bija tāds jautājums, kungs, mums pašiem nav. Kā mēs norganizēsim pielūgsmes vakaru? Un Dievgars vienkārši teica, par to neuztraucies. Un es to pieņēmu no viņa, un tālāk viņš ielika sirdī man kādu mīļu brāli, Jēzu Kristu, un es uzaicināju parunāties un izstāstīt to domu, ko Dievs man ielicis sirdī. Viņam tas atsaucās. Tāpēc šodien mēs esam šeit, jo tad pašā dienā mēs izdomājam datumu, dienu, laiku, un mēs tiešām uzticamies tam kungam. Jo sākotnēs, skatoties, nav resursu, tas nav. Galvenais skatīties uz to, ko tas kungs ir pateicis. Jo viņš teica, ka es nodrošināšu. Līdz šodienai mums arī nebija skaņu operators, kurš tagad ir, un bārdu licējs ir. Tas kungs gādā par visu. Amen. Un mērķis, kāpēc mēs esam šeit, ir, lai Jēzus Kristus izpaustos. Jēzus Kristus, kuram nekas nav neiespējams. Dzirdat? Un arī tas kungs deva man rakstvietu, 2. Korintiešiem 3:17 no paplašinātā tulkojuma, kur rakstīts, ka Pāvils saka, tātad kungs, uz kuru es atsaucos, ir svētais gars, kur viņš ir kungs, tur ir brīvība. Mana vēlēšanās ir, un tā lūkšana, un man sirds vēlēšanās, lai svētais gars ir kungs šī vietā. Tāpēc es tev gribu biedrošanu, esi brīvs, jo mēs nezinām, cikos beigsies, kā notiksies, kas notiksies, nav nekādas programmas. Esi brīvs, ja tev ir jāiet vai jābrauc kaut, ka tu vari braukt, doties bez sirdsapziņas pārmetumiem, bet esi brīvs un sagaidi, ka tas kungs darbosies. Viņš jau patiesībā darbojās tagad tevi, bet viņš grib arī darboties caur tevi. Amen? Un tiešām, lai Dieva gars vada, tiešām, lai ir brīvība, lai viņam ir brīvība. Amen? Jo tikai viņš zina manu un tavu sirdi. Viņš zina tavu vajadzību. Un šodien to var saņemt. Un ne tikai pats saņemt, bet būt par sēdību kādam citam. Amen? Jo tu esi ļoti svarīgs. Tas nav Bogu mācītājs, te iznāc, viņš tagad visu te darīs. Nē, nedarīs. Pagājušajā svētdien tas kungs iedod man tādu interesantu līdzību par bērniem. Es zinu, bērniem pieder debesu valstī. Un Dieva vārds saka, esiet kā bērni. Tā ir? Un dažkārt mums pieaugušajiem ar tādu bagāžu ir ļoti grūti. Un tas kungs man parādīja vienkārši tādu salīdzinājumu par manu dēliņu Gabrielu. Un viņam patīk darboties man līdzi. Viņš daudz no kopē un skatās, ko es daru, pļauju zāli, ar trimerē vēl, un viņš arī grib. Un bija laiks, kad viņam bija vienkārši, viņš bija paņēmis kaut kādu koku gabalu un staigāja un trimerē ar to koku gabalu. Zinu, mums arī ir kaut kāds laiks, kad mēs daram un esam apmierināti ar to, ko daram. Bet viņš nebija apmierināts. Viņš skatījās, teitim ir īsts trimers. Viņš rūc. Un ka viņi tur vicina, tā zāle tur krīt. Man arī tādu vajag. Zinu, viņš nelikās mierā, kamēr viņš tādu nedabūja. Un es patiešām novēlu sev un tev, lai tev ir šīs alkas un slāpes nesamierināties ar to, kā ir tagad. Dievam vienmēr ir vairāk. Kad mēs neimitējam kaut kādas darbības, bet lai tas nes līdz viņa dzīvību ar pārpilnību. Amen? Un tāpēc mēs esam viens priekš otru. Dievs ir uzticējis uz katram vienam savu vietu, dāvanu
Un tev šī iespēja esi atvērts. Amen. Lai viņš tev vada un iedrošina. Amen. Tāpēc es priecājos par brāli Elvi, kad Dievs ir mūs savētis kopā un par brāli Sašu, kurš tev pie pults sēž, un par katru vienu no jums. Jo priekš tevis arī ir mērķis. Amen. Jo mēs esam visi Kristus miesa. Amen. Tāpēc brālis Elvis mums vadīs pielūgsmē, bet esi brīvs. Esi brīvs. Un patiešām, lai Dieva gars vada un lieto mums starp dziesmu, jo ir pamudinājums, jo ir kāda lūkšana vai vajadzība, tad tu droši var nākt, ir brīvais mikrofons. Ja ir liecība, var nākt un dalīties ar to. Ja ir vajadzība un Dieva gars ieliek kaut ko sirdī aizlūgt par kādu, tu droši var nākt un to darīt. Amen. Un skatīsimies un baudīsim, cik tas kungs ir labs, ko viņš ir paredzējis šodien. Jo nav nekāda programma, mēs paši īsti nezinām. Bet tas ir pats labākais, jo tu jūties atkarīgs no viņa. Un tu sagaidi no viņa. Nevis no cilvēkiem, bet no viņa. Amen. Tāpēc viss gods un slāvu viņam. Labvakar, brāļi un māsas. Prieks būt jūsu vidū. Un, tiešām, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Jā un āmen. Un es tiešām vēlos, lai mēs tuvojamies Dievam arī šajā vakarā. Šis tiešām nav koncerts. Šim nav vienkārši skaista padziedāšana. Man ir vajadzīgs Dievs tikpat ļoti kā mums katram. Un man lūkšana ir, lai tiešām es eju mazumā un lai Dievs var darboties gan caur pielūgsmi, caur dziesmām, caur lūkšanām un caur jebko citu, ko viņš ir paredzējis. Un tiešām, lai ir brīvība šeit. Ja ir kāds vārds vai lūkšana vai aizlūkšana par kaut ko, kad ir tiešām brīvība, ka var iznākt priekšā starp dziesmām, te ir mikrofons. Nest visu Dievam priekšā. Nolikt visu pie viņa kājām. Un Dievs mūsu salauztību vai jebkādas mūsu raizes vienmēr dziedina, vienmēr atjauno. Viņš ir mūsu plaisu aizlīdzinātājs. Halleluja. Es gribu nolasīt psalmu 48, jo Dieva vārds ir dzīvs. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zust un kalni pašā jūras vidū nogrimt. Lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi, un lai no bangu trakošanas visi kalni drēb. Tas kungs Cebaots ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Selā. Taču Dieva pilsētu iepriecina viņa strauti, ja iepriecina viņa svētnīcu, kas visu augstākajiem ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz jau rītam austot. Tautas trako un valsts krīt, zeme izkūst, kad viņš paceļ savu balsi. Tas kungs Cebaots ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils. Selā. Nāciet un skatieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Jā un āmen. Un tiešām uzsvars uz rimsties un atzīst, ka viņš ir Dievs. Lai viss skrējiens, visas raizes, Jēzus vārdā iet projām. Un lai nāk Dieva pārdabiskais miers un prieks, neskatoties uz apstākļiem.
un atzīt, ka Jēzus Kristus ir kungs, ka viņš ir kungs šodien un viņš ir kungs mūžīgi. Viņš ir kungs pār šo vietu, par ķirpēniem, par kroņauts, par Dobeli, par Latviju, par šo zemi. Jēzus Kristus ir kungs. Un Dievam ir varens plāns priekš ikvienu. Un ka mēs nekad nepierodam pie šīs labās vēsts. Slava Tev, kungs, lai slavēts ir Tavs vārds, debes Tēvs. Lai tiešām atverās visi logi, visas durvis un Tavs svētais gaiss piepildu šo vietu, kungs. Mēs slāpstam pēc Tevis, kungs. Mēs slāpstam pēc Tevis, Jēzu. Mēs vēlamies Tev piedzīvot vēl vairāk, jo Tev vienmēr ir vēl, kungs. Lai nāk Tavu mīlestību šajā vietā, kungs, dziedini Dievs. Dziedini mūsu salauztību, Dievs. Dziedini mūsu ģimenes un cilvēks, kas mums apkārt, kungs. Dziedini arī tos, kam varbūt mēs nepatīkam, Dievs. Svētī, Dievs, un dziedini viņus, kungs. Dievs, lai viens iepazīst Tavu mīlestību, lai viens iepazīst to cerību, ko Tu mums dod, ka mēs neliekam savu cerību ne uz saviem talantiem, ne uz savām spējām, ne uz šīs pasaules kaut kādas spēku, bet tikai vienīgi uz Tevi dzīves un varenais Dievs. Tu, kurš nomira pie krusta par mums, Tu, kurš atdevi sev visu, par kaunu nevēdātos. Halleluja, Dievs! Brīnišķīgs Tu esi. Brīnišķīgs Tu esi, kungs. Māci mums, kungs, tādu pazītību, kāda ir Tev, kungs. Māci mums, Dievs, lēnprātību un pacietību, kungs. Tad, kad visi grib skriet un uzkurināt uz kaut kādu skrējienu, tad pasauli cenšas pavilkt mūs līdz, kungs, ka mēs zinām, rimstieties un atzīst. Dievs nekur nesteidzās, Dievs nekavē. Tu, Dievs, esi šeit, Tu esi dzīvs. Mēs Tev gribam slavēt, kungs, un lietot, Dievs, tās dāvans, ko Tu mums esi devis, kungs. Lai ir par svētību cits citam. Halleluja, kungs. Slāva Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
redzam ar tavām acīm, ka tu skaties caur mums, pa viss nosodījums, mazvērtīgi, kompleksi, projām Jēzus Kristus vārdā. Nāk dzīvības pārpilnība šajā vietā. Mēs vēlamies piedzīvot tikai vienīgi Tevi, kungs. Muļķis ir, kas liek savu cerību uz cilvēku. Māc mums skatīties uz Tevi un smelties spēku no Tevis. Slavu. Halleluja. Paldies, Tev, kungs. Mēs tiešām pasakām amen, 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 un vēlreiz amen. Mums tas pieder, un mēs to pieņemam. Pateicoties Jēzum Kristum. Paldies Tev, Jēzus, kungs, par varu un autoritāti, ko Tu mums esi devis kā draudzē. Un Ēlas vārdiem Tu liek mūs uzvarēt. Mēs esam Kristus un Jēzus draudz, kas visu piepilda. Paldies Tev, Jēzus, kungs, ka mums devis autoritāti un varu Tavā varnajā vārdā. Mēs šī brīdī iestājamies par katru vienu brāli un māsu, par katru vienu to mīļoto bērnu. Jēzus Kristus varnajā vārdā mēs izzādām sātām katru darbību, katru šķērsli, kurš ir nolikts kaut kādu iemeslu dēļ, ka viņi nevar būt tur, kur Tu esi paredzējis, lai viņi būtu. Paldies Tev, Jēzus, kungs, mēs pasakām brīvību un brīvību Jēzus Kristus varnajā vārdā. Paldies Tev, Jēzus, kungs, ka Tu darbojies pie katra viena no viņiem. Lai kur ir viņi atrastos, Tu viņus redzi. Tu viņus vēro, lai viņus paceltu, lai iedrošinātu un lai vēstu pat Tavu ceļu. Ka viņi patiešām katrs viens ieiet Tavu aicinājumu. Ka viņi patiešām piedzīvo glābšanas pilnu realitāti katrā savu dzīves sfērā. Paldies Tev, Jēzus, kungs. Mēs pateicamies par to, ko Tu dari pie katra viena no viņiem. Paldies, ka šie vēlna darbība, šie vēlna meli brūk un izšķīst Jēzus varnajā vārdā. Paldies Tev, Jēzus, kungs. Mēs pateicamies Tev. Paldies Tev par pilnīgu uzvaru. Paldies par Tavu darbu, kungs, ko Tu dari. Ja arī mēs neredzam, Tu tik un tā dari. Ja mēs nejūtam, Tu tik un tā dari. Paldies Tev, kungs. Mēs pateicamies Tev. Visu godu, visu slavu mēs atdodam Tev. Paldies Tev, kungs, ka strādā arī pie tiem, kas vēl nepazīst Tevi. Bet Tu darbojies. Tu esi tas, kas aicina un uzrunā. Un Tu mūs katru vienu iznoliec tur, kur mēs esam. Patiešām, lai izplatītu Tavu valstību ar spēku. Ne tikai vārdos, bet spēkā. Paldies Tev. Mēs tiešām pasakām amen uz Tavu žālstību, uz Tavu nodrošinājumu, uz Tavu vadību, uz Tavu aicinājumu, kungs, ko Tu mums katram esi devis. Paldies Tev. Un mēs esam līdzstrādnieki ar Tevi. Un kopā ar Tevi mēs darām to, ko Tu esi paredzējis. Lai katrs viens cilvēks uz šīs planētas tik nopildas Tavai valstībai. Paldies Tev. Mēs pateicamies Tev. Jēzus Kristus varnajā vārdā. Paldies Tev. Kungs. Amen. Svētais Dievs, Tu esi šeit, lūdzos manu sirdī atkal sēd. Atšķīstī manas lūpas, kungs, kad pie Tavām kājām zemojos. Svētais Dievs, Tu esi šeit, lūdzos manu sirdī atkal sēd. Atšķīstī manas lūpas, kungs, kad pie Tavām kājām zemojos. Tu, kas grēku nepazīst, nāci pats par tādu kļūt.
tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, es esmu glābts. Tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, es esmu glābts. Tavs tuvums man liek ceļos krīt, kad es tavu liesmu sajūtu. Ļoti, ļoti mani mīlēji, kas savu dēlu tu sūtīji. Tavs tuvums man liek ceļos krīt, kad es tavu liesmu sajūtu. Ļoti, ļoti mani mīlēji, kas savu dēlu tu sūtīji. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, es esmu glābts. Tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, es esmu glābts. Tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, es esmu glābts. Tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība.
tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābts. Alleluia, alleluia, alleluia. Mans sirds tev dzied, alleluia, alleluia, alleluia. Mans sirds tev dzied, alleluia, alleluia, alleluia. Mans sirds tev dzied, alleluia, Tevi slavējums, viss gods un visa slava Tev dzīves Dievs. Alleluia. Cienīgs, cienīgs, cienīgs Tu esi kungs. Tu esi kungs šajā vietā. Paldies Tev, dārgais svētais Dievs, ka Tu neatstāji, Tu nepameti, ka Tu vādi mūs katru. Paldies Tev, Dievs, par ikvienu, kas ir atnācis šeit, kas ir sadzirdējis, kas ir paklausījis Tavam mudinājumam. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūs savedis šeit kopā, ka mēs varam slavēt un pielūgt Tevi, Dievs. Vienkāršībā, vienkāršībā, bez speciālām gaismām, bez kaut kādiem specefektiem, Tavā vienkāršībā. Ka mēs varam slavēt dziesmas, dziedāt Tev, pacelt savus balsis, visu nest lūgšanās Tev, kungs, pienest slavu Tev. Dievs runā uz katru, dod drosmi, Dievs. Ir kāds vārds vai kāda lūgšana, kungs, pamudini, paskatīt, Dievs, iedod pārdavisku ticību, kungs. Viņš redz, cik ļoti viņš ir Tevis mīlēts. Viņš vai viņa ir Tevis mīlēti. Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai Tavs gars šeit darbojas, ka mēs katrs varam kaut ko atdot Tev, Dievs, kaut ko dalīties. Paldies Tev, kungs, paldies Tev, Dievs, ka Tu esi šeit, ka Tu jau darbojies, ka Tu pieskaries, kungs. Paldies, 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 kungs. Halleluja. Jā, mēs gribu atgādināt tiešām, kā jau arī brālis Aigars teica, šī ir brīva vieta šeit, iespēja būt brīvam un ja ir kāda lūgšana vai lūgšana vajadzība vai liecība vai kas droši var ienākt šeit ar mikrofons priekšā un padalīties. Ja nē, arī labi, nekas nav spiesti. Dievs ir kungs šajā vietā un viņš jau skubina un viņš jau dara. Neko mēs nedaram kaut kā pienākumu pēc, vai tāpēc, ka kaut kā ir pareizi. Man prieks, ka Dievs ir šeit un ka viņš jau darbojās, ka viņš jau dziedina.
brīnišķīgu psalmu, ko mēs arī visi zinām. Tas kungs ir mans gans, man netrūks neniek, viņš vada mani svērainās ganībās, viņš ved man pie skaidra ūdens avots, viņš atspirdzina man dvēseli savu vārdu dēļ, viņa gan vēst un gan zīmes man ir patīkami, viņš klāja man galdu maniem ienaidniekiem redzot, viņš svaida manu galvu reļu, mans kauss ir pieliec, pilns līdz malām, tā kunga žēlastība un labēlība. Halleluja, uzskauties. Es vienmēr palikšu kā kunga namā, es mans galvenais visā. Halleluja, halleluja. 23. psalms, laikam bija pirmais psalms, ko es iemācījos. Interesanti, kā jaunatgrieztam ticīgajiem tu ienāc, un tu es tā kā nebiju dzirdējis, un man tas bija, wow, cik skaisti. Cik kā kristieši, kas ir gadiem bijuši, jā, taču tur 23. psalms, kur tad to nezinu, bet kad tu tā pilnīgi ar tādu pirmreizēju skatu vienkārši iepazīsti Dievu vārdu, man liekas, tāpēc ir tik svētīgi arī, kad cilvēki atgriežās draudzē, jo viņi arī ienes citreiz to, varbūt mēs kādreiz liekas, tas jau ir dzirdēts, tas jau ir zināms, bet Dievs caur brāļiem un māsām darbojās, un paldies par šo psalmu. Tas ir dzīvība, milzīga dzīvība un spēks. Un tad varbūt dziedāsim dziesmu Tēvs mūsu. Lai nāk šeit, tā
tev ir vajadzība. Un tu vēlies, lai tev aizlūdz. Pacēl roku. Ja tev ir kāda vajadzība, un tu gribi, lai par tev aizlūdz, tad droši pacēl roku. Tur ir roku pacelt augšā. Tur droši. Un tie, kas ir apkārt, jūs varat likt rokas virsū un lūgt un pasludināt viņa valstību. Kas ir viņa valstība? Tas, kas nesaskan ar Dievu vārdu, kas ir pret Dievu vārdu. Tas mums ir jāizrāda. Amen? Tev dota vāra un autoritāte. Tas nav tikai mācītam vai Elvis, te sēž svaidīts cilvēks. Tu esi svaidīts. Tāpēc, kad Jēzus Kristus ir tevi. Amen? Tāpēc droši pacel roku, kam bija vajadzība. Un tie, kas ir apkārt, droši var aizlūdzat par to cilvēku, par brāli vai māsu. Droši to dara, jo jums ir dota vāra un autoritāte. Un tas kungs grib darboties un izpausties caur tevi. Dzirdi? Tu esi šis kanāls. Mēs esam tā kunga rokas, kājas, mute. Amen? Tāpēc tiešām, lai Dieva gars vada. Un paldies Tev, Jēzus kungs. Paldies Tev, paldies Tev. Paldies Tev, dārgais svētais Dievs. Tu esi mūsu skolotājs. Tu mūs pamudini un pamāci. Tu mūs māci, kā mums lietot to, ko Jēzus Kristus mums ir devis ar savu upuri pie krusta. Paldies Tev, Jēzus kungs. Par varu un autoritāti, ko mums ir devis Jēzus Kristus varņā vārdā. Izrādīt katru vārdu, katru viņa plānu. Un viss, kas nesaskan ar Dievu plānu, ar Dievu gribu, cilvēku dzīvē, ja tur nav labvēlība, labklājība, veselība, mēs to pasludam un izrādām katru vārdu darbību šī brīdī Jēzus Kristus varņā vārdā. Paldies Tev, Jēzus kungs. Paldies Tev par varenu spēku un brīnišķīgu rezultātu. Mēs pateicamies Tev. Mēs jau pateicamies Tev, kungs. Tāpēc, ka Tu darbojies un Tu dari. Paldies Tev, paldies Tev. Viss gods un visa slava Tev, kungs. Paldies Tev, paldies Tev. Sīni
ticībā un noties liecībā. Šis kūs kā koks no dzīvību man nes. Svētais, svētais, svētais Dievs, cienīgs ir tas vārds, kurš mīra un augšām celās, Jēzus. Svētais, svētais Dievs, cienīgs ir tas vārds, kurš mīra un augšām celās, Briedis bēgs pēc ūdens upēm, manas sirds pēc tevis toties. Briedis bēgs pēc ūdens upēm, manas sirds pēc tevis toties. Briedis bēgs pēc ūdens upēm, manas sirds pēc tevis toties. Briedis bēgs pēc ūdens upēm, manas sirds pēc tevis toties. Kā briedis. Briedis bēgs pēc ūdens upēm, manas sirds pēc tevis toties. Briedis bēgs pēc ūdens upēm, manas sirds pēc tevis toties. Svētais, svētais, svētais Dievs, cienīgs ir tas vārds, kurš mīra un augšām celās,
augšām celās, Jēzus svētais, svētais, svētais Dieva jēs, cienīgs ir tas vārds, kurš mīra un augšām celās, Jēzus, svētais, svētais Dieva jēs, cienīgs ir tas vārds, kurš mīra un augšām celās, Jēzus, 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 Tiešām slava Tev, kungs, gods un slava Tev, dzīvais Dievs. Mēs paaugstinām Tavu vārdu, kungs. Jēzus Kristus ir kungs. Jēzus ir krusts, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Halleluja. Kungs un ķēniņš, bet nevis tāds, kā pasaule gaidīja vai gribēja redzēt, ne ar kroni galvā, ne ar greznām drēbēm, bet savā vienkāršībā, savā pazemībā. Viņš nāca šeit uz zemi. Rādīja piemēru mums katram, kas grib būt pirmais, lai pēdējais, kas grib būt kungs, lai visu kalps. Dievs palīdz mums izprast šos dziļumus, šos debesu valstības likumus, kurus to arī atklāja kalna runā kungs. Runāja par debesu valstību un par kārtību, kāda ir debesīs. Māc mums Dievs arī šeit uz zemes, Dievs dzīvot pēc tiem pašiem principiem, kungs. Tu redz, ka mēs klūpam un krītam, Dievs, bet aleluja, cik Tava žēlastība ir liela, kungs, ka Tu mūs neatstāji. Ka Tu pārliecini par grēku un ka Tu palīdzi nākt, Dievs, Tavā priekšā un visu atdot Tev. Nevis dzīvot slepenībā un tumsā, bet nest visu gaismā. Aleluja, kungs, Tu rādi drošu vidi. Tu rādi drošu vidi, kungs. Mēs daudz esam bijuši sāpināti, pat varbūt kristietībā, pat varbūt kādā draudzē, kur mēs esam bijuši, varbūt mēs esam tikuši sāpināti un vilinājums ir bijis liels, varbūt to visu pamest un pielūgt Tevi, Dievs, tikai no mājām, bet Dievs, Tu esi atklājis draudzes nozīmi un kāpēc mēs nākam kopā. Palīdz Dievs mums katram izprast to, Dievs, kāpēc mēs nākam kopā. Nevis, lai atzīmētos, nevis, lai parādītu viens otram kaut ko. Lai celtu Tavu valstību, kungs, lai dalītos tajā mīlestībā, ko Tu mums esi devis, lai būtu par svētību, cits citam jau viens nav karotājs. Dievs, glāb mums, Dievs, no šīs tumsas, kas visādiem veidiem cenšās ielīst mūsu namos, mūsu prātos, mūsu sirdīs, kungs. Dod mums skaidrs acis pamanīt, Dievs, un piesaukt Tevi un Tavu dzīvo vārdu un apliecināt to, ka Tu esi labs un Tu esi ļoti, ļoti labs un nemainīgs. Tavās svētajās asinīs mums ir glābšana, mums ir aizsardzība. Mēs varam Tev piesaukt, Dievs, jebkurā stundā, jebkurā vietā. Mums nav jāiet uz konkrētu ēku, lai pielūgtu Tevi vai piedzīvot Tevi, bet kad mēs to varam darīt tur, kur mēs esam, tādi, kādi mēs esam, ka mēs varam nākt Tevā priekšā, kungs. Halleluja, Dievs! Paldies, ka Tu darbojies tik brīnišķīgi, kungs. Ka Tu paņem nost arī tās nastas, kas man bija uzkrautas, Dievs, ka Tu atspirdzini, Dievs. Ka Tu dod jaunus spēkus, kungs. Palīdz nepierast, ne pie draudzes sanākšanām kopā, ne pie Tavu vārdu, ne pie lūgšanām, ne pie slavas dziesmām, ka tās vienmēr ir kā svaigs gaiss, ka mēs nepazaudējam Tavu pirmo mīlestību, Dievs, to pirmo mīlestību, ar kuru mēs iepazinām Tevi un nācām pie Tevis, kungs. Lai tā mīlestība mūs sapurina un sakret, kungs, ka mēs nebaidamies izskatīties kaut kā savādi cilvēku, atrodoties ar cilvēkiem, ka mēs necenšamies būt normāli pēc pasaules standartiem, lai tikai iedarētos un izpatītu. Ka
Mēs mīlam tos, kas ir mums apkārt, mēs viņus svētījam, bet mēs nekļūstam par pasauli. Dievs sargā mūs, Dievs no pasaules. Palīdz mums, Dievs. Palīdz mums, Dievs, staigāt tavā mierā. Lai kādas vētras, lai kādi uzbrukumi, mēs varam teikt, paši sev rimsties un atzīst, ka Dievs ir tas kungs, un viņš gādā, un viņš sargā, un viņš nodrošina, un viņš neatstāja. Slāva tev, Jēzu, slāva tev, Dievs, slāva tev, dzīves un varenais Dievs. Halleluja, kungs. Tiešām liels ir mūsu Dievs. Amen. Liels ir mūsu Dievs. Mūsu Dievs, lai visi esi
visi redz, cik liels, mūsu Dievs tiešām ir liels un varens. Un ir kāds, kam tas jādzird, ja tu pārdzīvo par to, es būtu ātrāk to zinājis, es tik daudz laika, es iztērējis veltīgi un iztērējis, un ko mēs šeit dzirdējam? Kas valda pār laiku? Dievs valda pār laiku. Viņš ir liels un varens. Amen? Tāpēc lai šī nožēla par to, ka varbūt es kaut ko palaidu garām, vai tev ātrāk vajadzēja kaut ko izdarīt, neuztraucies par to. Esi brīvs, pieķeries pie viņa un ej kopā ar viņu tālāk. Amen? Tu neko neesi nokavējis. Viņš atgriež laiku dubultā. Mēs visā dzīvojam laikā, kad tiks daudz lietas pātrināts. Tāpēc neuztraucies par to. Tas kungs ir ar tevi, viņš ir par tevi, viņš tev vada. Tāpēc esi brīvs no šīm lietām, kad, ja es būtu zinājis ātrāk, te es būtu izdarījis to un to. Ar Dievu tev ir viss priekšā. Viss labais tev ir priekšā. Amen? Tāpēc tev uz priekšu, neapstājies. Interesanti tiešām ieskatījos pulkstenī. Jums viņš ir šeit, un es nevaru redzēt. Dieva klātbūtnē tiešām laiks paiet neiedomājami ātri. Man likās kāds, es pat neskaitīju galīgi, bet tā, ka pastās, wow, kā laiks paskrien, esot Dieva klātbūtnē. Tas ir brīnišķīgi. Sākumā teica Aigram, nezinu, varbūt kādu stundu, varbūt pusotru. Jo mēs tiešām gribam, lai Dievs šeit ir kungs un lai nav kaut kādas programma vai kaut kas tāds. Un tiešām man prieks piedzīvot to, ka Dievs darbojās un brīnišķīgi darbojās pie šī pulciņa, kas mēs šeit esam. Un tāpēc,
Vēl viens slavas dziesma, noteikti. Noteikti, man vēl līdzīgi būs. Vēl ir liecība. Jā. Droši var padalīties. Redziet, kā tas ir. Mums vienmēr jāatceras ir tā, ka vienmēr ir moments, kad tev tas jādara, bet ienāk šaubas, vai tu vajag darīt, varbūt papāpusē. Tad es nolēmu, ka es darīšu tā, kā man sirds liek darīt. Jūs atceraties, brāļi, māsu, es kā brīdi atpakaļ liecināju ar to savu pēdu, kas man bija jāatcerās, ne? Man sāpēja ļoti, kad zemē laikā, kad es nevarēju mājās arī aiziet ar savu to zemeņu trauku, ko es nesu. Un viņa diena atkal. Sāk man sāpēt tā pēda, tāpat sāk sāpēt, es tur dāru staigāju. Bet, zināt, man iekšā ir tāda pārliecība. Man Dievs ir devis varu. Jēzus Kristus mums ir atstājis varu pār slimībām, arī pār visādām kaitēm. Un es Jēzus vārdā pavēlu aizvākties. Burtiski tā es saku, aizvācies. Es esmu vesela, es esmu dziedināta. Jo man ir apsolījums, ka Jēzus Kristus būsies, es esmu dziedināta. Un tur nav rakstīts, par ko ir dziedināta, par ko nav dziedināta. Par visām kaitēm. Un man tas ir sirdī tik dziļi iekšā. Un es esmu pateicīga Dievam, ka man par šo lietu ir atzīt. Un burtiski pāris minūtēs man pilnīgi pazūd sāpes no pēdas. Dievs ir varens, viņš ir dzīves un brīnumi notiek šodien. Bet mums vajag noticēt ar visu sirdi, ne tikai kā mutes virinām vai kaut ko. Un tajā brīdī šaubamies, nē, 100% noticēt tā un lietas notiek. Dievs ir varens. Slavu Dievu. Slavu Dievu. Ko es gribēju pateikt? Tā ir man mierīgs ir. Amen. Pieņemiet kāju. Paldies, paldies, slavu Dievu. Nu, tu vēl tu gaismu var ieslēgt. Vienā brīdī satūks ļoti. Lai to gaismu. Lai tu gaismu. Nav tādas mazas vai lielas liecības. Viss, ko Dievs dara, viņš to dara, lai Jēzus tik pagodināts. Amen. Tāpēc nav mazsvarīgas lietas vai nav mazsvarīgs tas, ko Dieva gars tev ieliek sirdī padalīties. Tāpēc, ka mēs esam Kristus miesa, mēs esam orgāni, un katrs ir svarīgs. Katrs ir tu esi svarīgs. Pasaki sev, es esmu svarīgs. Esmu svarīgs loceklis pie Kristus miesas. Ja tu tā nedomā, tad izdomā, kuru locekli tu gribi atbrīvoties šodien no sava ķermeņa. Ir kāds loceklis, ko tu gribi tā kā? Nav lieta. Dzirdējāt? Nav lieta. Dievs nekļūdījās. Dievs nekļūdījās. Tāpēc paldies viņam. Amen. Amen. Tiešām Dievam viss gods. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Vēl zemes nebija, pirms tu to radīji, tu biji
izlietotu sev par slavu, mana dzīve tavā laimība. Paņem manu dzīvi, paņem manu dzīvi un izlietotu sev par slavu, mana dzīve tavā laimība. Paņem manu dzīvi un izlietotu sev par slavu, mana dzīve tavā laimība. Mēs dziedam, Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. Halleluja, kungs, visgods un visa slāva mūsu mūžiem. Slāva tev, Dievs, slāva tev, slavēts ir tavs vārds, pagodināts ir tavs dzīvais vārds, kungs. Halleluja, mēs tev slavējam, Dievs. Paskatieties, Dievs, par šo milzīgo žēlastību, Dievs, ar kuru tu mūs esi vadījis šajā vakarā, kungs. Paldies tev, Dievs, ka tu piepildi, ka tu atjauno, kungs. Slavu tev, Dievs, tiešām mēs varam tikai tevi slavēt un pielūgt, Dievs. Brīnišķīgs tu esi, kungs. Un arī Dievs pasargā mūs māju ceļā, Dievs, kur ikvienam jādodās, Dievs. Vādi mūs, Tēvs, arī turpmāk, ka mēs izējam izmainīti, ka mēs esam izmainīti, ka mēs esam tuvāki Tev, Dievs, ka mēs vairāk Tevi dzirdam, ka mēs vairāk Tev piedzīvojam, kungs, un ka mūsu ticība vairojās, kungs, vairojās Tevī, Dievs. Slavu Tev, paldies Tev, kungs, paldies Tev, Tēvs, paldies Tev, Dievs, ka Tavs gars izlejās šeit. Slavu Tev, pateicību, halleluja!